Dzirksteles lasītāji un Dzirksteles portāla lietotāji pārmet, ka Latvija nesaglabā neutralitāti šajā politiskajā situācijā pasaulē Krievijas kara uzsāktā Ukrainā sakarībā, un ka tāpēc arī mēs ciešam no dronu lidojumiem. Ja Latvija saglabātu neutralitāti, mēs neko tādu nepiedzīvotu. Vai tiešām šāds apgalvojums ir vērā ņemams un patiess? To jau vēsture parāda, kā beidzās tie neitrālajiem. Ja? Viņi tiek vai nu okupēti, vai iznīcināti viens pa divi. Tā kā, protams, ka tas ir tāds, manā skatījumā, tūredzīgs skatījums uz šo problēmu. Un, tomēr 280 km nemaldos ar Krieviju mums tā robeža ir. Runājot par šiem droniem, tāda mūsdienu realitāte, ja? Kādreiz jau tāda. Ar šādām lietām netika saistīts nekas, un tā jāmācās. Jāņem piemērs no Ukrainas, kurai ir kaut kur 2300 km ja, ar Krieviju robežu, bet viņi spēja cīnīties, notriekt entos simtus un šo dronu. Kas jau es teicu, mums vienmēr tā nelaime ir, ka mēs savu velospēdu izdomājam. Ja. Igaunija ir mazā Somija, viņi pārņēma arī no neatkarības laikiem daudzās jomās. Viņu pieredzi viens pret viens un viss notiek. Lietuvieši no Polijas, tad mēs, diemžēl, nosaukumus nomainām, bet apmēram tāpat kā PSRS dažas iestādes mums turpina strādāt. Ja. Runājot par droniem, par dronu lidojumiem Latvijā, cik nopietni mēs to uztveram un kā mums ir jārēģē? Cik nopietni mēs reaģējam? Ideja ir tāda, kad mums ar to melošanu traki ir, ja? Kad mums jau Latgales iedzīvotāji tagad ir tik tālu, kā tev pateikt, novesti vai kā, ja? Tad ar šiem visiem apziņošanu un šiem droniem, entajām reizītēm, ja, un visu laiku tika melots, viss kārtībā, mēs mums tur dronu siena, akustiskā siena, un kas tik tur mums vēl nav. Bet tad, kad līdz darbiem aiziet, tad, diemžēl izrādās, ka nestrādā tā sistēma. To arī atzīst tie, kas ir atļinājušies, pieņemsim no dienesta, ja, tiem, kas nebaidās teikt taisnību, ja, kad tas viss Mihauzena tādi teikumi, ko tur daudzi mūsu politiķi un ierēģi televīzijā paziņo. Ja, un redzēt, kā vienā dienā ņēma un sabruka to visu. Un tad tagad no rīta, ka ieslēdz ziņas tie Latgales iedzīvotāji, ja, pēc negulētās naktas skatās, ka tur atkal pretī dažādi kungi un kundzes, kuri tāds kā melu šovs apmēram, kurš melojot vairāk, ne tas ir melis, tādā smilšu kastē, ja, vai arī kurš tur ātrāk ir atkāpies no ameta un tam līdzīgi. Ja, tā jau labāk nepaliek tiem Latgales iedzīvotājiem, arī tā skaitā mūsu Gulbenes. Ja. Tagad ir tā, cik es dzirdu, kad Latgalē jau tur slēdz ārā tos telefonus. Tāpēc, ka viņi no tā dienā uz darbu jāiet un negulēt ar nakts, plus vēl sāk domāt, tirgot ārā īpašumus un tā tālāk. Viss tas no tā izrietošais. Ja. Kā mums neļauties panikai un lietišķi uztvert un kā saprast, kad tie draudi ir tiešām nopietni un kad varbūt, kad nav? Es teikšu tā, ka tas tā pašiem droniem saucamiem, ja, tad, ja tu viņu nepazīsti, tad uzskati, ka tas ir bīstams drons. Ja. Aizsardzības ministrija to gan ir sarakstījusi, ja, ka, ko netuvoties, tādi algoritmi tev jāizdara. Ja. Bet runājot par dronu notriekšanu, ja, tad ir dažādi veidi, kā cīnīties ar viņiem. Ja, tad slāpēt signālu, radioelektroniski tur iedarboties un šie visi instrumenti, ar ko darbojās arī Krievijas dienesti, ja, kas arī novirzīja šos pašus tos dronus, kas ielidoja pie mums ar to. Mums jārēķinās. Tādiem speciālistiem jābūt mums arī mums. Ja tā ceru, ka no tiem 7-8 tūkstošiem tās profesionālās armijas nav jau taču visi kantori sēdošie, ja? Kad no tiem visiem vajadzētu veidot un apmācīt tādas grupas, teiksim, arī mobilās tā skaitā, stacionāros kaut kādus tur novietnes izmitināšanas vietas gar robežu, ja? Šo 280 km attālumā. Lai varētu nosekt, un tad to akustisko sistēmu, kas mums tikai esot baigi labā, bet dzīvādās, ka nestrādā, kā tur latgalieši tur smējās, ka viņu makšķernieki ātrāk atklāja. Kad tie mopēdi pārlidoja viņiem, ja, tad mēs zinām, tas tā saka, atkal kāds humoru pēc, protams. Tad viņi jātriecinās. Pēc tam domās, kas ir labvēlīgs, tas drons vai nelabvēlīgs, es nezinu, ja. Un kamēr tas netiks izdarīts, tikmēr jau tie iedzīvotāji neticēs neviens, diemžēl.
Jo visi brīnās, kur tā. Tie 5% tās naudas aiziet. Visi esat gatavi. Pēc tam sākās kas? Futbols savā starpā. No rītiem, kad iesaistās televizorā, tad brīnās. Melošana, futbols, kurš tur pirmais, kurš tur ko nav izdarījis, kurš tur nē, tas man jādara, tā nav mana kompetence. Mūsu tajā ierastajā garā.